piedāvā 101. Rūts. Nu ko? Rūts vien sākās? Junior, parūts. Tev vai ir rūts? Čau, man prieks, tu esi rūts. Lielā kompānijā. Redzēt, dzirdēt un būt šeit. Forši. Un rūkt, jā. Rūkt. Viesi. Kā vienmēr, protams, mums galvenais ir viesi. Un šodien mums viesos ir Rēnis Nitīšs. Es domāju, šis vārds mums ir visiem jau ļoti labi zināms jau labu laiku. Un es domāju, mēs viņu vēl zināsim vēl daudz vairāk. Protams, Rallycross un Rēnis Nitīšs. Ciemos mums ir Dats Damberga un Zintis Granbergs. Aha, bet ar ko nodarbojas abi divi šie mūsu viesi? To mēs pastāstīsim, bet es jau pačukstēšu. Tas ir Open Kart kartinga, amatieru kartinga seriāls. Vispār, godīgi sakot, ļoti interesanta lieta. Par iepriekšējās nedēļas notikumiem. Kaut kas ir noticis? Ir kaut kas ir. Zini, mūsu platumgrādos gan vēl tā gaustā sezona sākās, jo kā gan var sākties sezona, ja vēl sniegs visur. Ja vēl ir sezona. Bet mūsējie pasaulē un Eiropā, tā ir tēma, par ko mēs noteikti parunāsim. Jā, mums ir jaunumi no West Motors. Anta Jansone ir pie mums atkal ciemos. Labvakar, Anta! Labvakar. Es jau tev sveicinu. Un par to, kas nedēļas nogalē, īsti daudz nekas tam tāds ar motorizēto sporta veidiem nebūs, bet mēs pastāstīsim, kur es došos. Aha. Tas būs daudz interesantāk. Noteikti, un pēc tam, kad tu atgriezīsies, būs vēl interesantāk. Labi, bet sāksimies ar jaunumiem no West Motors. Anta, kas tad tev šodien mums ir stāstāms? Šodien pastāstīšu par West Motors īpašajiem piedāvājumiem gan Toyota, gan Lexus automašīnu iegādē, jo sākoties aprīlim ir pagarinājušās vairākums no modeļa akcijām. Ja mēs runājam par vispār jaunu auto iegādi, vai ir taisnība, ka visvairāk jaunas auto Latvijā iegādājas tieši pavasarī? Noteikti pavasara mēneši ir viena no tiem aktīvākajiem gadā, kad cilvēki izvēlas mainīt savu auto pret jaunu. Iespējams, tas saistīts ar to, ka tieši pavasarī mēs mainām dažādas lietas savā dzīvē. Tātad uzsākam ko jaunu, un, protams, ka nevar noliekt, ka auto ir nozīmīga lieta dzīvē. Un tā kā šobrīd West Motors piedāvā dažādas jauno modeļu akcijas, tad jauna auto iegāde var būt pat ne tikai patīkam un jauna posma sākums, bet arī pat daudz izdevīgāk nekā šķiet. Viennozīmīgi piekrītam, piemēram, sporta zāle arī viss tur kāda sezona nāk tā tālāk. Ok, bet sāksim mēs tad ar Toyota. Cik un kādu modeļu šobrīd ir iegādājami, ar atlaidi, teiksim, pārdošanu? Kopumā Toyota klāstā ir 17 modeļi. Jā, un 5 no tiem šobrīd iegādājami īpaši izdevīgāk. Tad aiziet pa vienam. Gribētu sākt ar to, ka ir pagarināts īpašais iepazīšanās piedāvājums jaunās paaudzes hatchbackam Auris, jaunajam pilsētas crossoveram RAV4 un atjauninātajam ģimenes minivanam Verso. Un, kā jau stāstīja iepriekš, Auris un RAV4 ir šī gada lielākie jaunumi, jo gada sākumā nomainīja šo modeļu paaudzes, un Toyota mīļotāju vidū jaunie modeļi ir iekarojuši lielu popularitāti. Un šiem modeļiem īpašais piedāvājums ir spēkā vienam aprīkojuma līmenim, kas nozīmē, ka papildus komforts maksā mazāk. Tas būtu, pastāst tuvāk. Tas būtu, piemēram, jaunajam RAV4 papildus ksenona lukturi, 18-colīgi viegmetāla diski, nolokām sānu spoguļi un elektriski atverams un aizverams bagāžas nodalījuma durvis maksā 679 latus. Tas nav daudz, ņemot vērā disku cenu vien, jā. Tieši tā, un turklāt īpašais piedāvājums attiecas tikai uz aprīkojumu līmeni Luxury Plus, neatkarīgi no tā, ar kādu dzinēju vai transmisiju automobili izvēlties. Tāds pats līdzīgs piedāvājums ir arī jaunajiem Auris un Verso, kas nozīmē, ka īpašais piedāvājums ir spēkā vienai komplektācijai. Līdz kuram tad vispār ir spēkā šīs iepazīšanās piedāvājums jaunajiem Auris, RAV4 un Verso modeļiem? Tas ir spēkā veicot automobiļu pasūtījumu līdz 31. maijam. Kā ir ar šo modeļu iepriekšējām paudzēm? Atceros, iepriekš stāstīju par to noliktavas izpārdošanu tur. Jā, tā bija, bet šobrīd jau praktiski gandrīz viss noliktavas automašīnas skaits ir sarucis, tā kā šī akcija, tā teikt, dabīgi ir beigusies. Jā, tad visas Toyotas ir izpirkts. Super. Es pat gudīgi sakot, īsti nebrīnos. Tātad, bet skaidrs par 3 Toyota modeļiem, kuriem šobrīd akcijas piedāvājums, bet atklāja lūdzu, kuri tad tie pēdējie 2? Tie ir mazais hatchbacks Yaris un elegantais vidējās klases Avens, kuriem akcijas piedāvājums ir pagarināts, par ko es stāstīju iepriekš jau, ja? Jāris, varbūt sāksim. Sāksim ar Jāris. Ko tas ietver sevī, tās visas atlaides? Tas nozīmē to, ka šobrīd visi Jāris modeļi ir iegādājumi ar 10% atlaidi. Pavisam vienkārši. Visiem modeļiem. Tās ir pietiekuši labas summas. Jā, ja iepriekš Jāris maksāja 8500 latu, tad tagad tas ir iegādājums par 7700 latu. Pieejama cena. Tieši tā, un akcija ir spēkā ne tikai parastajam Jārim, kā mēs saucam šo modeli ar benzīnu un dīzeļu versiju, bet arī Jāris HSD, jeb Jāris hibrīdam. Un šī akcija ir spēkā līdz 31. maijam. Un ar Avensis kā ir?
Avensim visas Avens automašīnas no noliktavas šobrīd iegādājums ar 11% atlaidi. Piemēram, ja Avens iepriekš maksāja 14,600 latus, tad šobrīd tas iegādājums par 13,000, un jūs ietaupāt 1,700 latus. Nu, priekš jaunā Avens tā ir tiešām ļoti laba cena. Jā, mašīna faktiski, es uzskatu, viņa tā diezgan luksus, var arī izvajag automobils viņiem. Līdz kuram Avensim, teiksim, šis piedāvājums arī spēkā ir? Avensim šis piedāvājums ir spēkā, kamēr auto ir noliktavā. Tas sanāk, ka par Toyota modeļu akcijām it kā tagad visi saskaitīja vispārreiz, 5 mašīnas kopā, 5 modeļi, jaunās paudzes Auris, RAV4, Verso, kā arī Yaris, gan parastais, gan arī mēs dzirdējām tad hibrīd variants, un Avensis, bet tagad ir laiks ķerties klāt kam? Lexusiem, es saprotu. Jā, tieši tā, pārslēdzamies šobrīd uz Lexus. Un Lexus modeļu klāstā šobrīd ir īpašs piedāvājums 2 modeļu sērijām no noliktavas. Tas ir hatchback CT 200H un crossover RX. Un tas nozīmē? Un tas nozīmē, ka šobrīd visi CT automobīļi ir iegādājumi ar 3000 latu atlaidi. Iespaidīgi, ja? Iespaidīgi. Piemēram, iepriekš CT cena bija sākot no 21,500 latiem, tad šobrīd tā kā CT ir mazākais un līdz ar to arī lētākais Lexus modelis. Bet tāds stilīgākais, man patīk. Protams, to iespējams iegādāties par 18,500 latiem. Savukārt RX modeļiem atlaide ir 5000 lati, tā kā, piemēram, RX regulārā cena ir sākot no 39,000 latu, tad tagad to ir iespējams iegādāties pār 34,000 latu. Un, kā jau teicu, piedāvājums ir spēkā visai modeļu sērijai, tas nozīmē gan benzīna modelim RX 350, gan hibrīdam RX 450. Jā, šīs nav atlaides uz papīra, vai vienkārši kaut kādas tādas atlaides, tās tiešām ir reālas atlaides par, pietiekami reālām lielām summām. Līdz kuram ir spēkā Lexus šīs te atlaides? CT un RX akcija ir spēkā līdz 30. aprīlim, vai arī kamēr automašīnas ir noliktavā. Kā mēs dzirdējām, noliktavājums tur tā pārāk ilgi neaizkavējās, iepriekšējās viss ir izpirkts. Ko skaidrs viens, ka šobrīd ir jāizvēlas, ja ir jāizvēlas jauna auto no Vestas Motors, jo ir ko piedāvāt gan Toyota, gan Lexus. Un tā kā vispār varbūt atgādina, tad kā mēs visu to informāciju varam saņemt un pataustīt un galvā, ko mēs varam visu to nopirkt tā vienkārši, izstāst vēlreiz. Protams, ka svarīgākais ir pašiem par šo visu pārliecināties un apciemot mūsu tuvākajā Vestas Motors autocentrā, kas ir Rīgas Sigultas šosejā 2 Berģos vai Ulmaņa gatavē 125, kur mājo mūsu Toyota automobiļi. Savukārt ar Lexus var iepazīties vienīgajā ekskluzīvajā Lexus autosalonā Latvijā, arī Ulmaņa gatavē 125, bet B. Purtiņš B, kā arī aicināt apmeklēt. Tur uzvaras ir tik liels, ka tur nevar pabraukt. Viss tur redzams ir. Tieši tā. Tā kā, protams, aicinām apmeklēt arī mūsu mājaslapu www.ves.lv, vai arī meklējiet mūsu sociālajos tīklos. Jebkurā gadījumā es domāju, ka galvenais ir aizbraukt pašiem, paskatīties, pataustīt, pašamdīt, kā mēs teiksim, izbraukt. Galvenais ir izbraukt, pamēģināt. Šīs atlaides tiešām ir ļoti reāls. Es domāju, ka izmantojiet šo izdevību, aizbrauciet, pamēģiniet, iepatiksies, ticiet man. Paldies, Anta! Tiekamies atkal nākošreiz, atkal ar jaunumiem no Vestas Motors. Vislabāk! Atā! Čau! Kā savādāk tu to mašīnu iepazīsi? Neizbraucot ar nepataustot. Tas nav e-bais, kurā tu paskaties, tur smūgs vāciņš iPhone, vai ne? Paņems. Cik viņš var būt? Mašīnas e-bē taču arī pārdod. Pārdod, protams, jā. Neizbrauc ar viņu. Viens vienīgs īpašnieks. Bet ar Toyota redz ir tā, ka tur ir jābrauc. Tur ir jābrauc, un pēc tam ir interesanti arī tas, ka, cik mana pieredze rāda, un faktiski tev seniori arī tavu pieredze rāda, ka no ārpuses to mašīnu aplūkot vai vienkārši iesēžoties viņā, tie pirmie iespēja ir viena lieta, bet tiklīdz tur viņi sāc braukt, tas ir pilnīgi kaut kas cits. Un galvenais, kas ir iepatīkās. Tieši tā. Pirms ACDC. Pirms ACDC mēs ātri ierūcam par to, kas tad aizvadītajā nedēļas nogalē motoru sportā. Tad interesanti, kā lai saka, tāda krosa nedēļas nogale, jeb krosa nedēļa izdevusies. Kross tur visur piedalās. Jā, jo aizvadītajā nedēļas nogalē mūsu sportisti dažādās pasaules trasēs veiksmīgi ir startējuši gan rallykrosā, gan motokrosā. Par saviem piedzīvojumiem Eiropas čempionāta posmā rallykrosā Lielbritānijā pastāstīs pats Reinis Nitišs, kā jau mēs teicām. Nākamais tieši tā. Savukārt brāļi Jānis un Lauris Daideri izcīnījuši augsto 3. vietu pasaules čempionāta posmā motokrosā pa Laksvāģiem Šveicē. Yes, pirmais posms un jau piedestāls. Tas tiešām ir labas ziņas. Un, starp citu, sen jau nemaz tik viegli viņiem negāja. Pirmajā braucienā viņi, starp citu, konstatēja jau pirms stāšanās uz startu, jau konstatēja, ka viņiem ir ātrumkārus defekts. Ar visu to viņi izcīnīja godam nopelnīt 5. vietu šajā pirmajā braucienā. Nepaveicās šī brīža čempionu
čempionam Viljamsenam. Starp citu, jācer, ka ar viņu viss būs kārtībā, jo tur piedzīvot smags krītens Viljamsenam. Tā vismaz mēdī ziņo, ka 11 lūzumi ir atklāti. Tas tā pat nopietni. Lai veseļojas, protams. Lai veseļojas, diezgan cerības maz, ka Viljamsenam redzēsim vēl trasē šo sezonu, bet līdz ar to mums ir cerības, ka... Bet līdz ar to, redz, kā mums tur viss aug, protams, mūsēm pa labu, tāds ir sports. Pirmajā braucienā 5. vieta, savukārt uz otro braucienu tā kārba tika, pēdējā brīdī mehāniķi Donalīgs darīja visu iespējamo vai pat neiespējamo, kārba tika savest kārtībā, izgāja uz startu un otrā braucienā otrā vieta, kas summā deva 3. Daidariem brāļiem vienkārši saburnot. Savukārt, kas mūs vēl vairāk priecē, tad mūsu un, protams, visus motocross fanus, ka uzreizais Daidariem 4. vietu kopvērtējumā 2 braucienu summā izcīnīja vēl vienu latviešu ekipāžu Mārs Rupeiks ar Haraldu Kurpnieku. Tā kā mūsējām šīs sacensības Šveicē bija ļoti veiksmīgas, lai neteikt vairāk. Es vispār jūtu to, ka šī sezona, godīgi sakot, būs tāda, es nezinu, man liekas, katrā raidījumā būs tikko sāksies tā kārtīga sezona. Būs uzvarētāji čempioni, uzvarētāji čempioni. Tas ir forši uzsākt sezonu ar tādu. Lētiņi ir vispār sapumpējušies. Tagad ir jātur būra, trīniekam jābūt. Viņas tā N4 klāsa, tas gan man bija šī tā raulija. Labi, redzēsim. Sezona jau tikai priekšā. Pareizi. Vēl, pagaid vēl 1 sekundi. Senior, tā teikt, hold your horses, jā. Patur to savus zirgus. Par Matīs Kāro gribēju pateikt. Pirmkārt apsveicam viņu ar atgriešanos, tā teikt, pasaules motocross apritē. Tas ir pirmkārt pēc lielās traumas. Un es došu godīgi, par cik tiks starp citu baumots par to, ka viņš vispār varētu atgriezties tikai ar 4. posmu, tad acīm redzot, viņu apņēmības, apņēmības pilns viņš noteikti bija. Zinot, Matīs sēdēt un gaidīt. Viņš nevar nosēdēt un gaidīt. Attiecīgi ārsti ir atļāvuši viņam startēt jau šajā 3. posmā Nīderlandē un, godīgi sakot, atgriešanās sacensību 2 braucienu summā 14. vieta, es domāju, ir labs rezultāts. Stabils, kā viņš bija. Un starp citu, kas nav mazsvarīgi, Matīs pats saka, ka varēja labāk, bet mocītis slāp nost abos braucienos, starp citu noslāp viņam mocis. Tā kā es domāju, mēs no Matīs Karo redzēsim vēl daudz. Es taču tev teicu, ka rezultāti būs. Uzdansojam, jā? ACDC. Vess Motors un Toyota piedāvā 101. Rūts. 3-2-1 starts, jā? Aiziet. Mēs visiem te tā stāstam, ka autosporta vasaras sezona drīz būs klāta, jā, bet izrādās, ka dažām labām sezona jau ir sākusies. Protams, ka pie mums Latvijā, galīgi neizstās pēc pavasara, sakot. Nē, šodien kaut cik vēl, bet pēc vasaras galīnē. Tāpēc tiem, kuri grib braukt jau ar vasaras riepām, jādodas kaut kur tālāk. Nē, studijā ir silti. Paldies, jā. Jā, mazliet silts. Viens no mūsu jaunajiem, es galīgi nebūšu pārspīlējies, es teikšu, talantīgajiem Latvijas autosportistiem, tā arī ir jau izdarījis. Bet par to, tad kur, kas un kā, lai stāst viņš pats. Dāmas un kungi, rallycrossis Reinis Nitišs. Labvakar, Reini. Sveicināti. Čau. Prieks vēl tiešām redzēt pie mums studijā. Tātad, kur tad tu jau paspēji šogad būt? Jā, šogad jau paspēju piedalīties, aizvadīt pirmo Eiropas rallycross čempionāta posmu Anglijā. Tas arī bija mūsu sezonas starts, sākums un atklāšana. Es saprotu, ka pašā sacensības sākumā tur Lidenhills trasē, Lielbritānijā. Tev diezgan jautri gājas, gan labā nozīmē, gan sliktākā nozīmē. Pastāst, kā tev tur tas viss izvērtās? Tā pirmā diena bija pavisam tāda interesanta. Bija gan labi brīži, gan arī netika labi. Treniņus aizvadījām, ap trasi apradu, viss bija kārtībā, likās, ka tūlīt būs. Bet sākās pirmais brauciens, tur nelielas tādas ķibelītes. Un jā, pirmie 2 braucieni bija pagalām neveiksmīgi tādi, kad gan pats pieļauj tādas nepiedodamas kļūdas, gan arī tur varbūt tehnika atstāja iespaidu uz mani, un tad nebija veiksmīgas, jā, tur 10. 9. vieta absolūti, un nebija veiksmīgi, jā. Tu šogad startēji ar jaunu sporta automobīlu. Kāpēc tu mainīji mašīnu? Tu taču to iepriekšējo tā ļoti maz, tu pabrauc, manuprāt, pagājušajā gadā. Jā, pagājušajā gadā nobraucām ar to Peugeot 206 vairākas, kaut kādas 9 vai pat 10 sacensības. Tik daudz tomēr sanās beigās, jā? Jā, Eiropas rallycross aizvadījām 5, un tad sapratām, ka tā kā attīstīties neļauj tieši tā mašīna, kad es jau biju tā kā jau tik izaudis un biju tik labā formā, kad vajadzēja tomēr, ja gribēju cīnīties, tad vajadzēja labāku to automašīnu, un tad jau ar komandu nolēmām sezonas beigās, ka mums jāiegādājas. Viņš vienas sezonas laikā viņš izauga jau. Nē, tas jau tikai fantastiski. Citu mazliet paturpināt tēmu par to tavu iepriekšējo automašīnu, par rallycross vāģi, Peugeot 206, man šķiet. Ja es nemaldos, tad Jānis Baumans viņu ir iegādājies. Tas pats Jānis Baumans, kurš crosskartos mums B6 klasē zināms, kā ļoti ātrākais braucējs. Pastāstīja viņiem tos knifus tur, kas un kā. Jā, kaut kāds varbūt tu mums var pačukstēt kādu plānu viņam ar to automobīlu. Mašīnu viņš iegādājās, knifus, man tā grūti pateikt. Pedāls vienā stāvoklī, ja? Jā. Bet nē, tur cerams, ka būs viss kārtībā, tur, protams, pieredze apakšā ir. Tagad viņš tā kā arī taisās rallycrossā. Viņš taisās rallycrossā, brauks, es cik saprotu, Igaunijas čempionātu un arī varbūt Ziemeļa Eiropu.
Vēl saka, bet mums atkal rallycross rulē. Tu šogad esi komandā. Kas tā par komandu un kā tu tur nokļūti tajā komandā? Jā, esam šogad braucam zem Set Promotion, tā ir Somu komanda, kur apkalpo Somi, un ir arī latvieši tur nokļuva pateicoties gan jau, kad jāsaka Uģim Traubergam. Un tad tā ir sanācis, jā, ka no viņiem arī iegādājāmies pagājušā gada beigās to automašīnu, kas ir konkurēt spējīga, un kaut kā nolēmām, ka vajag arī mums zināšanas, ko darīt, kā pielietot to automašīnu. Tāpēc arī esam pie viņiem komandā, jā, un šogad braucam zem viņiem. Tātad ne tikai sacensību pieredze, bet arī pie reizes automašīnas pieredze, viss tāds baigi labs komplekss. Tev sanāc par to konkurenci. Tu pats aizsāki, pagājuši gadu jau tu tā, kārtīgi dabūji apostīt to gaisu rallycrossā Eiropā. Kā izskatās šogad tie paši konkurenti, vai ir jauni nākuši klāt, kā tur izskatās? Konkurenti ir īstenībā neviens pats jauns nav nācis klāt, bet brauc visi tie paši, tikai viņi ir palikuši mazāk, bet es teiktu, ka visi stiprākie. Jo tagad tas Eiropas rallycross ir sadalījies tādās tā kā divās daļās, kur ir tā kā izaugsmes tāds challenge, un ir arī tas Eiropas rallycross, tas čempionāts, un jā, tajā rallycross čempionātā brauc varbūt mazāk, bet visi stiprākie. Pagājušajā gadā tu teici, atceros, mēs tev runājām, ka mēģis tur tā aprast, tur tā saprast. Kāda mēģi tev šogad ir? Čempions? Šogad laikam jau ir augstāki. Uzreiz varbūt neteikšu, ka čempions. Kur uz pirmo sacensību mums bija mērķis tā kā top 6, to arī esam piepildījuši. Superīgi, fantastiski. Un jā, pagaidām gan jau, lai paliek kaut tas pat top 6, un tad jau ar laiku ar sezonā domāsim. Ir pieticīgs. Tas jau viss ir ambīcijas ir jāparāda trasē, nevis rāģiņā pie mikrofona. Nē, Reini, malacis, viss kārtībā. Mēs par tevi, protams, īkši turējām un vienmēr esam turējuši. Jautājums ir par to vīdi varbūt mazliet vairāk. Kā tu pats jūties tajā Eiropas rallycross čempionātā un vai tos knifus jau tu esi izkodis un tās tendences vai to braukšanas stila esi pielāgojis, teiksim, šim te čempim un tiem braucējiem? Kā tu īsti jūties jau tā komfortabli, vai tomēr vēl tausties un kaut ko meklē un domā? Es domāju, ka pagājuši gadu aizvedot tās vairākās sacensības, tās daudzās sacensības, jau jūtos komfortablāk stipri, un jau man vēl apakšā ir tā pieredzējusī komanda, kas iedot vēl savu knifiņu, tad es domāju, ka tagad es uzbraucu uz treniņos uz trases, un jau apmēram zināju, kas man jādara, ko vajag darīt, un bija jau stipri labāk, un tas rezultāts atnāca ātrāk. Es domāju, gan arī, cik es saprotu, kvalifikācijās tu tur viss uzvilki diezgan normāli, tā kā... Šogad mums jums tā jaunā sistēma kvalifikācijas nav, bet bija treniņi. Respektīvi. Treniņi, jā, un tur, jā, gāja labi, un jau uzreiz jau no pirmajām apļiem jau trasē bija labi. Par to startu, es skatījos tieši video, tur bija fantastiski to startu izcēla vienkārši ideāli. Tāpēc, ka mašīna, teiksim, tiešām viņi tāda, ka viņi ir ļoti, ļoti konkrēti spējīgi, vai tev kaut kādu savu paņēmienu. Atceros, Šlegam vēl, kas Valdislavs, kā viņš startēja savu laikā. Jā, to es atceros. Tur bija, taču nezinu, fotofiniši, tas fotostarts jātais vai kā, jo tur likās, ka, tu tāpat esi mācījies jau? Es domāju, ka ir jau savi knifiņi, jo tomēr komandā ir arī tās citas mašīnas, tās Renault mašīnas, un mums ir vienādas viņas. Es domāju, ka ir savi knifiņi. Ir tos neatklāsim, bet... Kur tad tu... Tagad tev saprot, tev tiesības vispār ir vadīt automobīlu pa kompletēšanas? Nav, jā? Tad es gribēju prasīt tieši tev luksusfoni, bet nē, šī tā es nedaru, tad tev ir citi knifiņi. Tevi toreiz tieši pieminēja par to, kad izcēla fantastiski to startu un tevi sagriez, jā? Tev, teiksim, kā tev nervu sistēma ir? Tev negribas pēc vienkārši kā bietēji iedot vienkārši. Vai vismaz nākošā braucienā vai kaut kā cita vienkārši atriepties, sasodīts. Jā, tas bija īstenībā tāds viens no svarīgākajiem braucieniem sacensībās. Tas bija pusfināls, kad izcēla to startu, bija labs. Bet, no komandas biedra Krievu sportista, skatoties viņa video, tas bija tik filigrāni, tā vēl vajag mācēt to izdarīt. Neko sagriezot, vajadzēja turpināt cīnīties, un to arī izdarīju, un tiku finālā, jo top 3 tikai tiek no katra brauciena, un neko, mēs esam komandas biedri, un tad tur, zin kā, pat īsti par to lietu pat tu sezonas beigās, jā, pašā. Par to lietu pat neaprunājām. Vai ne? Bet kā, starp citu, vispār ir rallycrossā? Mēs zinām, autocrossā ir tā, ka, tur džeki brīžiem pa skarbu iet vaļā tais trasēs. Kā ir rallycrossā tās kontaktu cīņas, tiksim, starp braucējiem? Cik viņas ir daudz atļautas un ko vispār pamana tiesneši, nepamana? Kad drīkst, kad nedrīkst? Viņas ir atļautas, un rallycrossā viņas ir pat diezgan bieži. Tad ir tā, ka viens otram var teikt atriebjās, tad viens apgriež, un tas ir varbūt tas, kas man drusciņi vēl pietrūkst.
brauks no kartinga skolas, tā agresivitāte un tās kontaktcīņas, jā, tas būtu tas, kas vēl jāpatrenējas. Kā tev vispār tur uzņem tajā? Tur nestaig apkārt, nesāk griez zobus savus tev, kas tas tāds? Jaunais draudzīgi parādījies, jā. Nē, komandā tā, viss ir kārtībā, visi tā savā starpā esam, jā, un tur es domāju, ka nav tā, bet, starp konkurentiem tur patusēt, vai tomēr katrs tā savā nometnē? Jā, ārpus trases, tur starp konkurentiem, protams, tur ejam parunājam, tur pastāstam, kā tur gāja, viens otru nav redzējis braucienus, tā. Ir atmosfēra laba, varētu teikt. Te pie mums vispār lasot, ziņas portālos vēl šūtu likās vispār, ka galvenais notikums ir tās, ka tur Solbergs startēja, pēc tam ap divas Bračkas startēja. Tu neaizgāji, nesasveicinājies? Sasveicināties gluži neaizgāju, bet jā, reklāma viņiem ir ļoti laba tajās sacensībās, un es nezinu, nevarētu tagad pateikt otru, kam būtu vēl tik liela. Viņi varbūt nav viņi, protams, ir ļoti zināmi braucēji, bet tur rallycrossā ir ātrāki un labāki par viņiem, bet viņiem to uzmanību nepievērš tik lielu kā... līmenī, jā. Jā, tas jau arī sacensībām īstenībā nāk pa labu. Cik citur skatītāji tā Lidenhillā savācās? Tur tā pļāviņa diezgan liela, cik es atceros pats, es pirms pāris gadiem Lidenhillas trasē biju mašīnu uz Anglijas čempionātu posmu. Pļāviņa ir laba, jā, un tur ir milzīga platība, un tur cilvēki brauc ar mašīnām, sēž mašīnās, skatās sacensības. Un tur mašīnas bija pilna pļava, un varētu teikt... Kādu latviešu karogu neredzēju? Starp citu bija, īstenībā latvieši bija, un bija, bet jā, ar karogiem bija un nāca sasveicināties un interesējās. Vietējie Anglijas latvieši. Un Malečs sveiciens visiem latviešiem Anglijā. Malečs, ka atbalstat mūsējos, tas ir viscieņ. Klau, par latviešiem mēs te aizsākām runāt. Šogad no Latvijas būs vēl kāds sportists, varbūt es dzirdējis, kas startēs Eiropas čempionā rallycrossā tieši varbūt. Es ceru, ka būs, un rekur, jā, man porietis Mārtiņš taisa jaunu auto, un es ceru, ka izbrauks viņš, un vairāk ir tādi, kas zināmi, kas taisa automašīnas, bet kur brauks un ko darīs, tas vēl pagaidām nav zināms, bet cerēsim, ka, protams, kāds būs un sastādīs kompāniju. Kopā jautrās. Tu pats, skaidrs Eiropas čempionāts, vai mēs tev redzēsim kaut kur mūsu platumgrādos šogad, piemēram? Būs Ziemeļa-Eiropas rallycross, jā, un tagad kaut kad nesen tāpa zināms, kad būs arī mūsu strasē. Ir tāds maziņš plāniņš, protams, atbraukt un nobraukt, jo gribās savā pabraukt. Un es domāju, ka, ja viss piepildīsies un būs viss kārtībā, tad nobrauksim. Ja grafika tur nepārklāsies un vāģis būs kārtībā, tad jau automašīnām būs viss kārtībā, tad centīsimies visu izdarīt, lai nobrauktu. Man parasti jautājumi tādi, man tie ķecerīgi jautājumi, man patīk. Tu izvēlējies neturpināt pagājušā gadā dalību Okartas autosporta akadēmijā. Jā, rallycross ir perspektīvāks par rally, tu uzskati, jo, es nezinu, tagad pat vispār pasaules, mēs tikko piemēram to pašu Solbergs, abas divas pie tām, jā, Kens Bloks, jā, arī startē, Markus Gronholms taču startē, jā, pat Loibs ir pamēģinājis, pēc tam uzvarēja toreiz tās sacensības, bet vienalga, rallycross ir tāds perspektīvāks, tā uztverē par rally, Runājot par autosporta akadēmiju, varbūt es viņu neizvēlējos tā kā neturpināt, bet vienkārši es biju spiests neturpināt, jo man bija Eiropas čempionāts rallycrossā, pārklājās ar to finālu braucienu. Tomēr, jā, tajā pagājušajā gadā, to mēs atceramies. Prioritāte bija rallycross un pieredzes krāšanai, tas bija jāizvēlas. Bet es domāju, ka rallycrossam tagad ir ļoti liela perspektīva un arvien vairāk es domāju, ka rallisti jau sāk interesēties un piebiedroties mums. Varbūt tad, labi, Reini, varbūt daram no otra gala, tad tu uzkrās kārtīgi pieredzi, piemēram, rallycrossā. Kā teikt, būs uzaudzies itīgs mūsu kurs un pasies Mārtiņš Fils, piemēram, jūs galā rally organizē. Varbūt tu kā drāli vienkārši, eksperimentu kārtā paņem piesēdienu kā blakām ceļus, noteikti tu tai galā zini. Es pieļauju noteikti, pat ņemot vērā, ka tev nav autovadītāja apliecības, vēl baltās tiesības noteikti ir. Kā drāli uzbraukt, tīri tā. Tas droši vien, kad būtu interesanti pašam, bet tās finanses un tas laiks, es domāju, ka mūsdienās tas rallijs un tas viss aizņem ļoti daudz laika. Bet man liekas, tev vajadzētu paskatīties no tiem puikām, kas no tā lielā rallija pārkāpjas to rallycross. Redz, kā viņi dara. Man liekas, ka viņiem iedod naudu, viņi vienkārši, lai viņi braukt tajā rallycrossā, jo pirmā tas ir PR, slaveni džeki, dabū un braukt tādā rallycross sacensība no tā iegūst, viss no tā iegūst, publicitāte ir super un skatītāji brauc un priecājās. Tev vajadzētu darīt treinu otrādāk. Tev būtu jākļūst par baigāko ralliju. Viņš kļūst par rallycross zvaigzni. Tad tu brauks uz Latviju, tev iedos vaļu, pateiks, čau, uzbrauc vienu. Jēkabpilī rallis, uzbrauc vienu ralli. Kā Mārķiem nebūs laiks pašam braukt, kā viņš organizē, viņš vienkārši uzbrauc. Tas būs gandrīz tas pats, kas Raimunds Trokšs par visām varītēm pagājušajā gadā, piemēram, Madu Osbergu dabūjis tāls ralli. Tad mums te būs jācīnās nākamgad dabūt uz tevi. Doma nav slikta. Labi, atgriežam atpakaļ pie rallycross.
Cik trasēs vispār pavisam noteikti Eiropas čempionāts? Kāds viņas atšķirās, kāds tev pašam patīk labāk? Jā, šogad Eiropas rallycross čempionāts notiks 9 trasēs, 9 sacensības. Sākumā bija ieplānots 10, bet atcēla īrijas posmu. Nezinu, kāpēc, bet jā, un būs 9 un būs pa visu Eiropu. Viņas ļoti dažādas? Viņas ir dažādas. Tagad Anglijā bija kalnaina, Somijā arī ir ļoti kalnaina, reljefaina, ir arī tādas taisnas, ātras, ir lēnas, uzpītas. Man pat grūti pateikt, kādas man patīk. Man Somijas trasa ļoti pagājuši, ka tie patikās. Viņa ir tāda gan ātra, gan ar līkumiem. Kā jau Somijā? Tur viss ir ātrs, man liekas. Tur jā. Braucēja ātri trasa, ātrs rallycross. Tagad īstenībā man būtu vienalga pa kādu braukt. Jo, nav jau citas izvēles, tev ir jābrauc un tev patīk. Viņa nepatīk, bet tev ir jābrauc un jācīnās. Atkal tas ķecerīgais jautājums. Tad Jēkabpilī būs vai nebūs tā rallycross trase? Nu? Pagaidām tur darbi apstājušies, bet tas tāpēc, ka ziema. Cerēsim, ka būs un nākotnē. Cerēsim, jā. Būs. Bet vispār kā tu pats jūti tā rallycross kustība? Nu ir tāda, es pat teiktu, tādu otro vilnu uzņēmus, ja tā mēs uz to skatāmies. Tas ir tāpat kā jebkurā štēlē. Modes lietas arī mainās, vai ne? Tas pats arī autosportā. Šobrīd jūtam tomēr uz to rallycrossu čaļi pavalkās. Kā tu pats jūti? Kā tā attīstība? Jā, es domāju, ka attīstība viņam ir tāda ļoti augstu kāpju, un tagad ir tas jaunais saucamais promoters, kas ir pārņēmis to vadību un organizāciju. Un es domāju, tagad viņš paliks arvien interesantāks, jo visās tās televīzijās viņi tur tiešraidēs rādīs. Un es domāju, ka viņš iepriekš arī bija ļoti populārs, tikai varbūt viņam nebija tā reklāma. Un tie, kas zināja, tie zināja, bet kas nezināja, viņi varbūt tā nepievērsa uzmanību. Bet tagad ir reklāma un tagad ir viss. Es domāju, ka tagad viņam. Bet Maleči, viena lieta, ko viņi noteikti ir pareizi sapratuši, ir tas, ka pirmām kārtām jau mēs tik daudz runājam par to vidi, par to virtuvi, kur Reinis sēž tajā būrī un pilnā šiltē ar vēl 10 tādiem pašiem nenormālajiem vēl pa to trasu. Bet vēl jau ir viena lieta, ir tas skatītājs, kurš stāv tajā trasas malā vai pie teļuka un skatās uz to visu. Un tā pati pamatbūtība ir tā, ka tas sacensību veids, šis te krosa princips, jo rallycross, viņš ir ļoti baudāms. Tu pats, teiksim, cik sacensības vispār tu pats no malas vispār redzēji savā mūžā? No malas, gan jau tad, kad tētis vēl brauca autokrosā. Bet bija taču tā, ka tu skatījies un vienkārši sirds sitās divreiz ātrāk un tas viss action, kas noteikti trasē. Īstenībā, jā, tagad paskatoties, kādi mehāniķi ir pēc brauciena, tad izskatās, ka viņi tur ne pa jokam ir svīduši un stresojuši. Protams, iekšā sēžot arī nav tā, ka tur mierīgi sēdi un par ko nedomā un atpūties, bet, jā, no malas skatoties, iespējams, ka tas ir. Ir action, jo, padomā tās pašas kontaktcīņas, es nezinu, rallijas, protams, mums ar senioru, tā ir tā siedziņa, kuru mēs valkam uz savu pusi vienmēr un visos. Jā, bet rallycross ir redzams viss. Bet viņš ir redzams viss. Tā ir tāda šova arēna, kur nav, likuma eksistē, bet, tiem, kas skatās no malas un galīgi nav nekāda profesionāļa, viņi saprot, ka tur, točno viss otaks nav. Pār profesionāli runājot, vai tu vari pateikt jau to, ka tu pamazām tā kļūst par profesionāli jau? Profesionāli autosportisti. Domāju, tev kaut kam atliek laiks vispār vēl? Tā ir viena. Man tik jāmācās arī. Es tieši beidzu. Tas tev bija obligātais ķeksītis, kas bija jāpasaka, jā? Labi. Es iestarpināšu to, ka man šķiet, tas arī ir tas profesionāli, viena no profesionālismu pazīmēm, man liekas, ir tā, ka tad, kad tev neatliek darīt vairāk neko citu, tas nozīmē, ka faktiski tu esi profesionāls. Kā ir ar tevi šajā gadījumā? Saka, jāmācās, bet kas vēl bez tā, ko tu vēl paspēji padarīt? Jāmācās, protams, ir visādi treniņi, kas jāizda. Tās sacensības ir 9 gadā, un tad varētu teikt, ka īstenībā paliek arī laiks visam citiem. Kad ir nākošās sacensības? Tieši tā, kur mēs tev nākošā reizē redzēsim vai dzirdēsim? Kur mums īkšķi jātur? Jā, nākamās sacensības ir Portugālē 28. aprīlis. Tas pavisam tuvu. Jā, 2,5 vai 3 nedēļas. Tur nav 2. Eiropas rallycross čempionāta posms. Super, zināsim, kad jātur īkšķi. Ideāli. Tu vēl kaut ko gribēji piebilst? Jā, es droši vien, kad gribēju pateikt paldies pirmkārt ģimenei, bez kā droši vien, ka tas viss nebūtu sanācis sponsoriem, atbalstītājiem, omēm, tantēm, kas mājās sēž tur rīkšķus, un jā, par sponsoriem varētu cepumu rūpnīca Aduks un Sijā Vošakalns, un jā, paldies arī visiem, kas sekoja līdzi un turēja īkšķus. Skaidra lieta, bez tā nebūtu. Reini, paldies tev. Paldies tev. Paldies jums. Mēs zinām, ka turiet īkšķi, jūs dzirdējat, kad jātur atkal īkšķi par Reini.
Okay, Reinis Nitišs, mūsu rallija krosā, es teikšu, zvaigzne. Kur tad ir tā savādāk? Lai veicās, Reini. Zini kā, seniori, to Portugāli būs interesanti tagad aprīlī. Tur rūks ne pa jokam. Protams, par to, ko es tur darīšu, mēs parunāsim redzījuma beigās, bet tur būs Eiropas čemps, pasaules čemps, izrādās arī rallija krosa Eiropas čemps. Kas tik vēl tur nebūs? Portugāli, aprīlis. Maucam. Vess Motors un Toyota piedāvā 101. Rūts. Bet šis motorsporta veids jau pilnīgi viennozīmīgi asociējas ar asfaltu. Tātad ar ko? Ar vasaru. Pa lielam, tā tas arī ir, bet šie entuziasti tomēr ir pamanījušies šoziem pabraukt arī pa sniegu, pa ledu. Cīmēt pie mums ir šodien galvenais, ka nav skaidrs, pa ko ir runa šobrīd. Jā. Brauc pa asfaltu, bet brauc arī pa ledu. Zini, kā varētu teikt? Uzmini, kas tas ir. Tūlīt uzminēs, pagaidi. Tātad cīmos mums šodien ir OpenKart amatieru kartiņu pārstāvi Dace Daberga un Zintis Grandbergs. Labvakar! Labvakar! Skaļiem, labvakar, čau, jā. Bet mēs tieši tā arī sāksim tagad uzskaties, uzmini, kas tas ir. Jā. Mēs sāksim ar to, ka pastāstīt, gadījumā kāds tomēr nezina, kas ir OpenKart amatieru kartiņas. Droši vien Zintim ir uzreiz vārds. Droši vien, kas sākšu es, jā. Tas ir sacensību seriāls ar īres gokartiem. Kartiņiem tātad, jā? Kartiņiem, jā. Un kurš ir pieejams, principā, jebkuram, nav vajadzīgas nekādas speciālas licences, ir jāatbilst vienkārši katras trases noteikumiem, teiksim, tur gadu skaitam vai kaut kam tam līdzīgam, un var piedalīties. Kas ir tie noteikumi? Labi, es pieņemu, ka nevajag vadītāja apliecību obligāti automašīnas. Ja? Tur, es nezinu, cik garums ir noteikums, tur nedrīkst būt mazāks par 1,50 m vai... Tas tagad varētu pastāstīt. Jā, tagad varētu pastāstīt. Man ir komentārs par garumu. Ieteicamies, vismaz virs 1,50 m, cik esmu novērojusi. Savādāk vajag bērnu sēdeklīt vai kādu polsterīt vai spilventiņu. Tu neredz pārējiem, kāpēc? Es netieku līdz pedāļiem vienkārši. Bet tie polsterīši tur ir? Ir, bet, kā kurā vietā un kāda, viņi. Bet vecuma ierobežojumi arī tiešām ir nopietni ir? No cik gadiem? No 12, 14? Ir pārsvarā no 16 vai no 16. Tomēr, jā? Labi. Protams, līdz es neprasīšu līdz cik. Jā, skaidrs, jā. Es varu vēl, jā? Tu varētu. Nē, es tik sens to. Klau, varbūt mums uzreiz jautājums par to. Es nezinu, kā pareizi pateikt šajā gadījumā, kad šī, es teiktu, kustība, šis te OpenKart amatieru, šie te mači, kad visa šī te lieta sāksies? Sportveids. Kad viņš ir sācies? Teiksim, ir kaut kā datēts. Kā tas sākās? Vispārīgi OpenKart sākās jau OpenKart sākās 2007. gadā, bet pirms tam jau kādu diezgan labu laiku, ja pat nemaldos 90. gadiem, bija tāda lieta kā F1 līdzjutēju klubs, kas sēdēja, skatījās Formula 1 un tā tālāk. Un tad pēkšņi izdomāja, ka pašiem savā starpā arī vajadzētu pamačoties. Jā, cik ilgi tur Šumahers taču brauc ar kartiņu? Cik ilgi tur monitoru drošā attālumā tur gudri runās, vai ne, par to formu? Ņem un uzbrauc pats? Tieši tā. Tas faktiski sanāk tā vēsture ir diezgan sēna, ja mēs tā drīkstam izteikties. Viņi ir diezgan sēni, jā. Super. Cik daudz ir tādi, kas brauc šajās sacensībās? Un cik jūs esiet? Vispārīgi mēs esam, uz vienu sacensību esam no 20 līdz pat gandrīz 50, bet vispār OpenKartam ir izgājuši cauri vairāk kā 100 cilvēku. Katru gadu nāk klāt kaut kas jaunu, vai jūs tā kā sākātājs arī brauciet visi tie, vai nāk daudz jaunu? Katru gadu noteikti nāk klāt kāds jauns, ir tāds pamatkodols, kas brauc visu laiku, un ir tādi, kas pienāk klāt, patīk vai nepatīk, aiziet prom, tad atkal cits. Jā, šitiem jau garā nevar pabraukties ies mājās. Bet piedalās arī kāda autosportisti profesionāli, teiksim, kartiņu braucēji būtu arī piedalās? Tur es visu varu, es visu māku tagad, kā tur ir tāda arī? Nē, kāpēc piedalās arī tikko šeit bijušais Reinis Nitišs ir piedalījies, braucis kopā ar mums. Kā viņam gāja? Viņš tagad ir prom. Kā viņam gāja? Diezgan labi gāja. Pirmais nebija, man liekas, diezgan labi gāja. Un personīgi man ir bijis iespēja izbraukt ar īres kartiņiem kopā vienā trasē ar Marko Asmeru. Tas bija Kandavā, ja nemaldos. 3 gadus atpakaļ. Un Arī var pateikt, ka Asmers pirmais nebija. Bet arī tu nebija pirmais, ja? Bet arī es nebiju pirmais. Tas bija taisnība. Klau, par Dācu mēs teikt parunāsim. Veči izrunājās, tagad mēs ar Dācu mazliet. Tu mums esi tāds, var teikt, dzīves piemērs tam, ka šajos mašos startēja arī meitenes, kur bez viņām, protams. Jūs tur, starp citu, esat daudz? Dāmas vispār. Cik es esmu novērojis, kamēr es piedalos, pagaidām mēs esam tikai 2, otra ir Iveta. Mēs viņu forši apzinājāmies, viņa arī tā pastāst, ko labāk, kā labāk. Mēs parunājam, pasmējamies.
Bet, nav daudz meitenes novērots. Jā, jūs tur tā braucat, tāpēc, ka tos večus vienkārši tāds viens pašs tur nevar laist. Vienkārši kā mazums, jā. Teica, es uz kārtīgi īstenībā bītkot. Teiksim tā, jā. Vai arī viņi vienkārši, vai arī, teiksim, viņi jūs pierunā jūs, vai jūs tās pašas izdomājat, ka vajag, kā tur ir? Cik es dzirdēju par Ivetu, Zintis viņu jau ilgi iekšā. Tā netīšām, droši, ka jau viens brauc, tad jau otram jābrauc. Man pašai tā ir kā laba alternatīva, jo es agrāk, es nodarbojos ar motosportu, un ja reiz sākt, tad kaut kā jāturpina. Es tieši piedalījos enduro, no kvadru braukāju, un šī bija lieliska alternatīva, kā turpināt, jo nav tik dārgi. Un arī atradās brīvais laiks, un baigi iepatikās. Uz nākošajiem mačiem meitenes jūs dzirdat, ka jums jābūt. Jā? Galā nevajag samūst tie, kas tagad domā, autos mēs jāskrūvē un melnās rokās un mutēs, bet nav taču nekas jāskrūvē. Tas ir tas labākais. Tas ir labākais. Tu atbrauc uz gonkām, tehnika gatava, iekāpuma mauc. Treniņi tas no katra paša atkarīgs, protams, vai ne? Starp citu, jautājums par dāmu attiecībām ar kungiem šajā trasē. Kā tur īsti ir? Ir tomēr kaut kāds džentelmeniskums, vai tomēr visi ir konkurenti un tā kā ir. Puslīdz visi tiek uzskatīti par konkurentiem, daži aizmirst, kad ir dāmas, ir sevišķi šajā astīti ieliek aiz džemperu un neredz, kad astīti droši vien ķiver galvā, visi vienādi. Tu uz Intes brauc kopā sacensībās ar savu sievu arī, kā tas vispār jābien kopā startēt tur? Jūs domājat tikai kartingos? Jā, es domāju tikai... Kur tu vēl? Tās bija labs jautājums. Nē, sāksim ar kartingu, ok. Ar kartingu vienā sacensībās. Kartingos mēs visu laiku braucam kopā un mēs visu laiku esam konkurenti. Kā tur ir? Vispār... Pagaidām man izdodas viņu vēl uzvarēt, bet diezgan tās spēcīgi mīnus papēžiem. Jā. Es viņai palīdzēšu, neuztraucies. Aha, tur pieseks. Jā. Man kaut kas, tu Zinti pieseks vienkārši. Man kaut kas liek domāt, ka Zintis vai ar baigiem noslēpumiem nedalās ar savus, jo vismaz kārtīgi ziņā tās ir točni. Kur jūs esat satējuši kopā tādā gadījumā? Vispār esam braukuši standarta autorallijā. Opa! Super! Jā, tā jau ir komanda. Tā ir rītīga komanda. Vispār, teiksim, tās džentlmeņa manieres tur es saprotu, ka tā, pēc dāmām netiek izmantotas, jā. Tā kā, teica tikko Dācis, jā. Tā piemirstās, jā. Tā bišķiņ, bet ievēro, ka meitenes, protams, ir apsveic, uzslavē. Vēl daga nesen Igaunijā bija atsevišķi meitenēm apbalvošana mazā. Tas tā patīkami. Mēs sen jau arī esam braukuši, protams, ar tādiem īres gokartiem. Es gan negribu lielīties ar apļlaikiem, bet labi, ok, atrisinām šito jautājumu. Man vienmēr ir interesējis, vai cik es ātri tur braucu. Zin kā, tu aizbrauc, nevar uz turieni, tu atceries, kā mēs aizbraucam uz turieni, tu pavizinies par to trasu un saprot, jā, bija labā, bija sliktāk, kaut kur sagriezot, kaut kur iebrauc riebos, bet patiesībā nav nekādas sajēgas, cik tas laiks ir labs. Par biķeniekiem, piemēram, un par ātrumcienas kartumhāli. Zini, kāds tavs laiks, piemēram, tur ir? Tu atceries, tās labākais. Es godīgi sakot, neatceros, kādi bija tur tie labākie laiki, jo mēs tur braucam tad uz vienu pusi, tad uz otru pusi. Bet... Labākais laiks bija pirmā vieta. Pareizi, jā? Tieši tā. Pirmā vieta noteikti bija labākais. Skaisti, tad es savu interesi, protams, neapmierināju šajā gadījumā. Labi, mēs gribējām ar senioru patiesībā saprast, vai šāds te OpenGuard amatieru kārtingu mači patiesībā varētu būt tāds kā pirmais solis, tāds pirmais āķis lupā uz kaut ko profesionālāku. Kā jūs paši to skatāties? Kā aķis lūpā, es domāju, ka tas viennozīmīgi varētu būt. Un ne tikai kā aķis lūpā, tas arī, teiksim, kartings ir pamatā visam. Un ne visi var uzreiz iekāpt sporta kartingā. Un, tomēr līdzīgs tas ir. Un tur jau tu vari saprast, vai tev tas patīk, vai tev tas padodas. Un saprast, vai to attīstīt tālāk vai nē. Un kā Dācis ir tur arī jau mērķēts, kaut kas varbūt tiek mazliet tā aizdoms tāds. Vai pagaidām Dācis vienkārši tā ir laba tāda laika pavadīšana? Mugurā ir. Ja būtu finansiāli, varbūt labāks stāvoklis, izmēģināt varbūt vēl kaut ko jaudīgāk, jo dažbrīd ir tāds taisnīgs gāzi grīdā un jūtas kartings jau vairāk neiet, bet taisna vēl ir gara, un tad tu brauc un gaidi, ka būs tas līkums, ka beidzot varēs piebremzēt un atkal dot gāzi virsū un sajust to uzrāvienu. Bet finanses, tas ir ļoti liels tāds rops. Tieši par to, ka tu spiedi, viņš vairs neiet. Es tieši par to arī gribēju pajautāt, bet man taču liekas, tie īres kartīgi, nav viņi vienādi. Man es braucu viņiem, nedaudz. Tev bija šī cits vārdu kategorija. Bet es iekāpu otrā, un viņš aizbrauc. Viņš iet, tur nav tā, kā es vispār tiek, ja tu lozējiet uz kartīgas, kāds notiekās. Nav taču viņi izsienāti. Jā, OpenGuardā ir tāda lieta, kad arī šādi kaut ko nosaka izloze, bet, kā jau visi mēs zinām, tad autosports nesastāv tikai no gāzes pedāļu nospiešanas grīdā. Tur ir, teiksim, vienreiz tev nepaveicās loterijā, tu brauc lēnāk kartu, var sekties, var nosekt pozīciju un tā tālāk. Tā kā, nav atkarīgs viss tikai no tā ātruma.
Tad sanāk, ka tas apļa laiks, kā es tev prasīju, tā nav tā pati noteicošākā lieta, jo jūs braucat barā, tas princips, kārtīgi princips paliek tas pats, un tas, kurš pirmais finišā, tas pirmais finišā. Tieši tā. Tā es saprotu. Galvenais ir nobloķēt pagriezienus. Daudz ko bija pārprats izrādās. Klaus, cik par mačiem runājot, cik tad tajā jūsu sezonā sanāk tās sacensības tam openkartam? Šogad 25 posmi. Nē, paga. Ja es nekļūdos, tad gadā vēl joprojām ir 12 mēneši, no kuriem noteikti lielākā daļa ir jāstrādā. Lieldienas, Ziemassvētki, jaunais ir ārā. Tagad vēl vienreiz 20 cik. 5. Un jūs šito saucat par tādu amatieru līmeni, man šķiet, tas vispār ir profesionālāk vairs nav kur. Kā jūs, pirmkārt, tad uzreiz tieši jautājums, kā jūs to pavalkat, jo vēl taču ir treniņi. Tā lietā tā jāpieiet pietiekam nopietni, cik saprotu. Kāds tur amatierisms? Ja grib uzvarēt, tad noteikti jāpieiet nopietni tai lietai. Kāds ir tavs dienas grafiks, es gribētu zināt? Kādā darbā ir jāstrādā, lai varētu šādi te braukt sacensībās visu sezonu? Nē, ir jāstrādā, no rīta jāceļas, jāiet uz darbu, vakarā ir vai treniņš, vai openkart sacensības, un šādi tad sanāk tā, ka gulēt aiziet 3 naktī. Dācis, un kā ir tev? Tu tieši tāpatās tāda paša slodze, tā viss tas ir. Arī tāpatās. Citreiz var darbā aiziet laicīgāk, pusdienu pārtraukumu paņem garāku, aizbraukt līdz trasē, halē, patrenēties. Vai arī tiešām tas ir pēc darba uzreiz kartiņa hale, un tā kā es vēl arī studēju, tad vēl es paspēju uz mācībām apvienot, tad laiks ir ļoti maz. Vecais princips, jo vairāk tu dari, jo vairāk tu vari. Pagaidām maz muzikāla pauzīt, maz muzikāla pauzīt, un pēc esam atpakaļ. Atgādināšu to, ka mēs runājam ar openkart amatieru kartiņu pārstāvjiem Daci Dambergu un Zinti Granbergu. Tiešraidē no galvaspilsētas sirds pāri visai pasaulē. Radio 101. Vess Motors un Toyota piedāvā 101. Rūts. Aiziet. Ko man jau atkal gribējās pateikt, ka mēs esam atpakaļ studijā. Tu esi atpakaļ studijā. Mēs nekur neesam bijuši aizgājuši, vai kā vēl tur pareizāk pateikt. Openkart šodien amatieru kartingu jautājums tiek cilāts uz godu. Un atgādināšu, ka mums ciemos šodien ir Dace Damberga un Zintis Granbergs. Jums tie uzvārdi tik līdzīgi, bet bet nav vienādi. Klau, man jautājums par tām kaimiņu zemēm. Es saprotu, ka jums tas grafiks saspringts 25 gonkas sezonā, bet jūs ne tikai Latvijā braucat arī kaimiņu zemēs. Kā starp citu viņiem tāda seriāla līdzīgi kā mums šeit Latvijā openkart arī pastāv, un kāpēc to Igauni uzskat par tādu saldo ēdienu? Kas tur tās īpaši tajā Igaunijā? Jums pašiem braucot uz Igauniem, tā vismaz ir dzirdēts. Par tiem līdzīgajiem, teiksim, Lietuvā bija kādreiz, es pats esmu vienreiz izbraucis kopā ar lietuviešiem, viņiem bija līdzīgs seriāls, bet cik tagad esmu skatījies mājaslapu, izskatās, ka viņiem tur vairāk nekas nenotiek. Par saldo ēdienu. Igaunijā par saldo ēdienu, es nezinu, viņi droši vien tiek uzskatīti tāpēc, ka tur, teiksim, tā trase un tas personāls un kā tas viss ir saorganizēts, tas tomēr ir diezgan tādā augstā līmenī. Es negribētu teikt, ka Latvijā tas tā nav, ka pie mums ir slikti, bet teiksim, mums indoor trases ir mazākas nekā tur. Tur var izskrieties bišķi vairāk. Kas Dacei tur patīk Igaunijā, kas tur ir? Man patīk tā jauna trase, es vienkārši braukāju uz Goplanta ātrumcilts, tur tiek arī Igaunijā kartiņi, tā liekas bišķiņ jaudīgāki, un vēl liekas, ka līkumus vēl var braukt, tas ir kaut kas tomēr jauns un savādāks. Un arī ātrums, protams, taisnīts ir lielāks nekā Latvijā iekštelpu trasēs. Par to, tu teici, ka kaut kas jauns, tieši tā, es biju dzirdējis, ka, man liekas, Kandavā, bija kaut kas ziemas kartings, tur varēja kaut ko braukt darīt. Vispār, gudīgi sakot, kartings ziemā, tas ir tāds kārtīgs ekstrēms, Bet jums šogad bija sacensības, cik es saprotu, Lietuvā, tagad ziemā, vai tas ir pirmo gadu vispār tā tagad, un otrkārt, kā vispār ir braukt ziemā, jūs tur arī ar ražotām riepām braucat, kā tas notiekās? Kurš stāstīs? Varbūt stāsts to. Es neesmu piedalīsies vēl nevienā zīmes jomā, tā ka man šeit nebūs komentāri. Bet gribētu, jā? Tad Zinti stāsti. Principā tā ziemas braukšana ir sākusies arī no tiem tālajiem F1 kluba laikiem. Tur mēs jau ziemā jau sen esam braukuši, jo Viļņā ziemas trase ir bijusi visu laiku. Ziemā bijusi atvērta. Un nebraucam mēs ar ražotām riepām, mēs braucam vienkārši ar ziemas riepām. Tādām kā ielas mašīnām,
Kartiem speciāli ziemesriepas. Kartiem speciāli ziemesriepas. Kurš to ir izdomājis? Kurš sēdēja un izdomāja kartīgam ziemesriepas? Tā būtu viena lieta, bet es atklāšu, senior, ka es tev pirms ēdījuma nepaspēju pateikt. Mēs zinām, mums nav ar tevi laika baigi daudz sēdēt un runāt. Mums ir laiks stunda parunāt vienreiz nedēļā šeit. Es esmu bijis Viļņā tajā trasē, un viena interesanta lieta, ko es atklāju, ka es nevaru saprast, kādos apstākļos jums tā gonka notiek, bet es braucu pa tikko piesnigušu trasi. Un tas tā vienīgā lieta, kas man tiešām prasījās, ir tāds savu veidu loga tīrītājs, man ķiveres logam, jo ir tā, ka tiklīdz tu tādā kārtīgā sanslīdē sakrāmē to kārtīgu sniegā, faktiski viss ģīmes, klēpis un viss kārtīgs ir vienā vienīgā sniegā. Kādos apstākļos jums tie mači tur notiek? Nu, tieši tādos arī notiek, jā. Un iedomājies, senior, ka vēl barā brauc. Es braucu viens pats tā kā karalis pa to trās, bet jūs braucat barā vēl. Tā gan ir, jā. Jā, tu paspēji to tīrītāju, logu tīrītāju paspēji ieslēgt, jā? Vai paspēja attaisīt vīzoru vaļā, un tad, kad taisnīt, tad mēģina aiztaisīt un noslaucīt. Nu, visādi, kā kuram labāk sanāk. Man tagad jāsaka to, lai, gadījumā, kāds atkal to nezinu, teiks tā. Zins ir 2011. gada čempions, jā, bet tad kā vien gadu es biju čempions, vai tu biji pirms tam arī jau? Pagaidām tikai vienu. Tikai vienreiz, jā. Un patreiz Zins ir līderis tieši openkart visā seriālā. Pareizi saprotu. Tieši tā. Un Daci mums ir debitanti ieskaits līderi, jā. Bet ir vēl viens variants, ir izaicinājuma kauss. Kas ir tas izaicinājuma kauss? Izaicinājuma kauss ir tā, ka debitanti ieskaiti ir tikai... Debitanti ieskaiti man pastāstīt Daci. Nē, tu man izaicinājuma kauss stāsti. Izaicinājuma kauss var piedalīties visi, kam nav bijuši openkartā, teiksim, liela sasnieguma. Tas ir pirmās vietas, piedestāli daudz un tā tālāk. Te visi piedalās izaicinājuma kausā, jo kādreiz bija B-līga. Tagad B-līgas vairs nav. Tad ir izaicinājuma kausa B-līgas vietā. Nu, un debitantu, tad šī tā līga. Stāsta debitantu. Ieskaita. Par debitantu ieskaita es ļoti daudz nezinu. Es pat tikko vēl Zintim prasīju, kas ir debitantu ieskaita, kas ir izaicinājuma kausa. Man vienkārši vairāk interesē tas kopvērtējums. Tas izaicinājuma debitantu, ja tur kaut kas nāks līdz, tad nāks, bet es tiecos uz to augstāko. Bet es pareizi sapratu, ja tu šogad debitēji šajā seriālā, un bez tevis debitēji noteikti arī vēl kaut kādi puikas, vai ne? Noteikti. Un tu esi līdere. Tas tev nepriecē? Tas priecē, bet es gribu vēl bišķiņu. Te Džekra būtu to nezinu. Zigā, kā viņa teica, kas galvā viss neko darēs. Džekra to nezinu, kam viņa pazaudē. Meitenes nāc iet uz šīm sacensībām. Un sacīt patieši par to tēmu. Kad tad ir nākošās sacensības? 25 sacensības gadā? Pieteikšanās, kur to visu var izlasīt, kā ar to var iepazīties UTT? Kurš tad uz lozēm tagad, kurš stāstīs? Tad es pastāstīšu, cik es zinu, ir openkart mājaslapa. Tur iespējams apskatīties pa posmiem. Ir arī, protams, jaunuma lapa, kur atver jaunu sadaļu, nākšais posms aprakstīts. Šī mājaslapa kā saucās? Pasaka precīzi. Openkart.lv. Jā. Un tur var apskatīt, ir laikam sadaļa pieteikšanās bija, ja? Zinti? Jā. Jā, ir, jā. Tad tur var pieteikties, laikam sākotnēji tev vēl e-pasts netiek piešķirts, bet nākušais jau pats visu var darīt. Var arī uzvanīt ar telefonu numuri, gan jau atrodam, ja kādam ir interese. Kad ir pats galvenais? Kad ir nākošie mači? 11. aprīlī. 11. aprīlī, te padās jau. Tas ir nākamā nedēļa jau. Un 3-3-3. Kā pa ziemu? Cerams, ka būs pārsvalda. Man patiktos labāk pa ziemu. Aha, es saprotu. Viņam vienkārši ir loktīvi, tā viss kārtībā. Paldies, ka atnācāt pastāstīt. Es ceru, ka ļoti daudz par šo te interesēs. Tā tiešām ir fantastiska lieta. Galvenais viņa amatieri. Tas man visvairāk patīk. Pilnīgi amatieri. Ok, paldies, lai jums veicās. Un es ceru, ka mēs arī kādā mačā pamēģināsim. Gan jau, mēs liksimies. Ok, paldies. Uz redzēšanos. Čau. Nu ko, par to, kas šonedēļ būs, mums laikam nekas tāds īpašs stāstāms nav. Jā, nebūs. Vienīgais es atgādināšu par to, ka www.4at.lv var arhīvā. Atrodot arhīvu šajā fórumā, var noklausīties mūsu tad, ja jūs gadījumā, kad ļoti attaisnošu iemeslu pēc, mūsu šodien neesat dzirdējuši. Arī viss iepriekšējās reizes. Un vēl viens iemesls citu ir iet www.4at.lv, jo iečekojiet, tur ir tāda fóruma sadaļa, un fóruma sadaļā ir tāda ļoti laba sadaļa, kas saucās Čurēmais gabals. Ļoti vienkārši. Ieiet, paskatieties, pēdējais, kas tur šodien bija ielikts, es redzēju. Tas ir tieši tāds gabals. Kena bloka konkurence. Vienkārši, visi, kas to saprot, zina, ko tas nozīmē. Tas ir Kena bloka konkurence. Māk taisīt šovu. Mēs arī mākam taisīt šovu jau nākam trešdien. Šai pašā laikā? Taisni gan ne, stundu atpakaļ no šī brīža. Šai pašā vietā. Noteikti, 101. Studijā Rūks, bet seniors Rūks 1 un Oskars būs Portugālē. Bet par to mēs nākam. Ko viņš tur darīs? To tu varēsi pastāstīt. Labi, ok, jā. Lai veicās. Lai veicās, Rūks. Čau.